Jaunā mācību gada sākums ir īpašs notikums mazajiem pirmklasniekiem, kuri vēl mazliet bikli šodien pirmoreiz dodas uz savām klasēm. Tomēr viņi nav vienīgie, kur šodienu gaidīja gan ar satraukumu, gan nepacietību. Turpat blakus Cernikavas pamatskolai bērnu dārzā Riekstiņš uz jaunās piebūves atklāšanu pulcēs mazie bērni, un līdz ar viņiem priecājas ne tikai vecāki, bet pat auklītes. Ļoti gaidīta, ļoti. Ilgi. Un ir sevišķi šāda pēdējā nedēļa, tā vispār tāds prieks, tā, ka tu pats ietu. Uzsākot jauno darba cēlienu, bērndārs ir kļuvis par 160 vietām lielāks, un gandrīz par to ir ikvienam cernikavietim. Mēs esam īpašā brīdī, jo mūsu mājai nekad nav bijis vairāk par 5 grupām. Tagad to ir 13. 14. mēs aizņemamies no skolas. Ja jūs kurā liesmas, pakalni un upes straujas, līču ločiem skaistā gauja, tā ir mana Latvija. Jaunajā mājvietā mazojus gaida nevien jaunas telpas, bet arī jaunas rotaļlietas, kas nekavējoties tiek liktas lietā. Kā tad pašai patīk šī jaunā māja? Ļoti skaistas, gaišas telpas, jauki bērni, smaidām, dzīvojamies, viss ir labi. Bērnu dārzā vieta rasta gan grupiņām, gan atpūtas telpām, un ka tas ir labs, liecina arī fakts, ka turpmāk par savu to sauks arī privātā bērnu dārza vadītājas meitiņa. Viņa ir izaugusi, lai ietu jau citu māju. Lielāks peldbaseins, vairāk to var pašvaldība, to varbūt dažreiz mazāka iestāde. Tik īsti nevar. Jaunās telpas iekārtotas nevien skaisti, bet arī ekonomiski, un tās ļāvis krietni ietaupīt nodokļu maksātāju naudiņu. Piebūves būvniecība izmaksājusi tikai ap 600 000 latu, kas salīdzinot ar citiem līdzīgiem objektiem ir ļoti lēti. 2009. gadā mainījās ministru kabineta noteikumi, un tas bija ļoti apsveicami, jo uz vienu bērnu vairs nebija šie mistiskie 7 kvadrātmetri, bet bija samazināta platība, un šeit jūs varat arī redzēt, te tas viss ir arī ietverts, te ir maksimāli efektīvi, jo katrs kvadrātmetrs tā ir pašvaldībai nauda, kas ir jāapsaimnieko, tāpēc arī šeit ir ļoti interesanti risinājumi attiecībā uz guļamistabas kā tādas nav. Bērniem ir gultiņas vienlaicīgi, viņas pusdienu laikā tiek izvilktas, bērns izguļās un tad viss tiek sakrāmēts. Tad maksimāli efektīvi, lai būtu šī te apsaimniekošana un arī platības izmantošana. Katrs stūrīts, katrs kvadrātmetrs. Jauno ģimeņu Cernikavā ir aizvien vairāk, tāpēc neraugoties uz lielo bērnu dārza paplašinājumu, visi mazuļi šeit tomēr neiekļuva. Un tāpat kā iepriekš, pašvaldība ik mēnesi maksās 100 latus ikvienai rindā palikušajai ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem deklarēts Cernikavas novadā. Un dziedam droši viss kopā! No saulītes diženāk roka, es esmu vismazākais zariņš. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.